Valmieras pusē ir maģiska vieta, kur iespējams nobaudīt īstus lauka ēdienus un atpūsties no ikdienas steigas. Ķoņu dzirnavas ir 200 gadu vecas. Šeit vēl saglabājušies senie arodi, graudu malšana un vilnas apstrāde. Arī 200 gadus atpakaļ šeit sabrauc strādnieki un gaidīja savu kārtu dzirnavās, paliekot arī pa nakti. Dzirnavas strādāja 2 maiņās. Arī tagad nakšņošanai tiek piedāvātas dažādas iespējas – viesu mājas, kā arī telšu vietas. Uzņēmumā norāda, ka ķoņu dzirnavās var nosvinēt klētī īstas lauku kāzas, un gulēšana klētsaugšā ir iecienīts kāzu rituāls. Ķoņu dzirnavas ir jauka vieta kāzu svinēšanai. Vispirms mēs aicinām jaunos pārus pie mums salauzties. Mums ir saliņas un pussaliņas, kur var notikt laulību ceremonija. Tad mēs aicinām uz jaunu izveidēto klēti, kur ir viesības zāle. Viesu mājās katra istaba ir ar savu noskaņu, ievijot cēriņu, rudzu puķu, saules puķu motīvus. Dzirnavās visas sagas, palagi un spilveni ir pašu veidoti. Vilnas sagas tiek darinātas jau 10. gadu, un to kvalitāti var izbaudīt ķoņu dzirnavās, paliekot pa nakti. Rudenī mēs varam piedāvāt sagas, kas ir šūtas ar vilnas polstrējumu. Lai jūs uzzinātu, kādas viņas ir, jums vispirms ir jāatbrauc pie mums, tās izbaudīt uz mūsu viesnam istabiņām. Maltīte, kas tiek piedāvāta visiem, ir pārsvarā ekoloģiska. Pašu garšaugi, dārzeņi un augļi ir no Zentas krastiņas saimniecības. Pašu cepta maizīte, ievārījums, medus no bitēm, par kurām rūpējas dravinieks Modris Kalniņš. Šodienas ciemiņi ir pasūtījuši mums lauku torti. Viņu grupiņā ir dzimšanas diena. Lauku torti ir cepta no tuvākās saimniecības vislabākām lauku olām un piena. Ķoņu dzirnavu saimniece Mirdze Čākure visus mīļi dēvē par ciemiņiem. Viesu mājā ir iespējams uzņemt līdz 400 cilvēkiem, rīkot pasākums un klāt galdus dažādām vēlmēm. Saimniece norāda, ka nākotnē plāno iekārtot arī masāžas kabinetu ar burvīgām piena vannām. Ķoņu dzirnavās ir nepārtraukta attīstība un kustība, un tās ar sirsnību piemērojas klientu vēlmēm.